Nu, labvakar vēlreiz visiem, arī tiem, kas pievienojās varbūt vēlāk. Tātad, nezinu, kura nodarbība pēc kārtas šī ir, bet noteikti tā ir viena no pēdējām. Tātad šī mums ir pēdējā mācību nedēļa pirms eksāmena, un tad jau tālāk citos statusos tiksimies, es ceru. Cik es saprotu, Arvim ir vēl kaut kas interesants sakāms, vai neinteresants, bet svarīgs katrā ziņā. Tad vārds droši vien viņam uzreiz. Jā, labvakar visiem. Tā sanāca, ka šodien mums bija tāda ļoti produktīvā tikšanās ar SIE elektroniskie sakari pārstāvjiem, kā arī šodien mēs ar viņiem runājāmies. Tad no viņu puses man ir tāds lūgums, viņiem bija lūgums, lai es jums nododu tādu informāciju. Es ceru, ka pieteikušies eksāmenam ir visi pa šodien dienu. Nav neviens atstājis, jo šodien ir pēdējā diena, kad jūs varat pieteikties, jo no rītdienas jau ir pēdējā nedēļa un atbilstoši viņu statūtiem nedēļu pirms ir jāpiesakās. Tāpēc šodien ir pēdējā diena, kad jūs varat pieteikties. Tas ir viens. Otrs, es jau čatā redzēju, ka dažiem jau ir atnācis paziņojums, bet principā vajadzētu būt visiem, kur ir pieteikušies. Tad viņi teica, ka viņi izsūtīs visiem, kuriem ir oficiāla elektroniskā e-pasta adrese uz Latvija LV, tiem, kuriem nav uz norādīto e-pastu, tātad informāciju par to, kāda ir viņu kārtas numurs eksāmena kārtošanai. Tātad uz cikiem jums ir jāierodas, lai kārtot eksāmenu. Tad visi dalībnieki tiks sadalīti grupās par 10, un tad uz katru grupu tur ir šis atvēlētais laiks. Lūgums no viņu puses bija, lai jūs sekotu līdzi šiem te laikiem. Jūs, kā saka, lai tur viss noritētu raiti un bez aizķeršanās, tad ierodamies uz jums noteikto laiku, nokārtojam, un tad saka, tad jau, ja eksāmenis nokārtos, tad jau var doties prom. Tad pārāk agri arī nenākam, tad, lai viss notiek atbilstoši. Jā, Antis, roku pacēla. Man bija jautājums. Jā. Es sapratu, ka pie datora notiek eksāmenis elektroniski. Kā tur notiek no pieredzes? Vienkārši iet jautājumi secīgi un arī jāatbild jautājumi secīgi, ja var turp šurp pastaigāt. Tur ir tā, ka tu atbildi uz jautājumiem, uz visiem, un tad, kad tu esi atbildējis uz visiem jautājumiem, pašās beigās ir pēdējā poga. Pabeigt testu. Kamēr tu neesi nospiedis pogu pabeigt testu, tu vari brīvi staigāt pa visiem jautājumiem un veikt arī labojumus, ja tu pēkšņi izdomā, ka tu kādu jautājumu esi nepareizi atbildējis. Un tad, kad tu uzspied pabeigt testu, tad gan viss fiksējas un tests tiek skaitīts par pabeigtu. Paldies. Jā, lūdzu. Kādam nav atnācis šis te informācija šodien, kuram vajadzēja būt atnākušam? Tad saņēmušies visi, ja? Ugo, jā? Man nav atnācis. Nav atnācis. Tātad, ja tev viņa līdz rītdienai nav, tad tu vari pamēģināt uzzvanīt uz elektronisku sakaru to klientu apkalpošanas centrā to kontaktu telefonu un pajautāt, kāpēc nav, ka tev bija informācija, ka vajadzēja būt atnācis, jābūt bija atnākusiem e-pastam. Varbūt viņa e-pasts nepareizs vai vēl kaut kas. Bet nokontrola obligāti tā, lai viss pret kārtībā. Labi, paldies. Jā, ļoti labi, ka piekdiena. Tad visi ir pieteikušies, jā? Vai kāds pats ir roku, kurš vēl nav paspējis to izdarīt? Pauls nav paspējis pieteikties? Būs? Pieteiksies šodien? Paul, jā, droši. Mēs tevi nedzirdam. Varbūt mikrofona nav. Bet, Jā, mēs nevarēja atrast. Es to čau visiem. Es nevarēju pogu atrast. Bet to var vienā vakarā izdarīt, to pieteikumus. Tur nav kaut kādi. Nē, vienkārši tagad aizpildi to pieteikumu anketu, elektronisku parakstu un sūti viņiem uz to viņu e-pastu. Un to anketu aizpilda datorā kaut ko pieķeksējot pie tās viņa anketas, ja? Tad nav jādrukā ārā nekas, ja? Nē, kurš pēdējais aizpildīja? Tur taču viss smuki elektroniski sapildās. Viss ir vienkārši, jā. Tur gan nav tādi ķeksīši, ja? Tur nav parodzīti, tur krāsiņu kaut kas jāizkrāso, ja tu elektroniski taisi.
O, vai man tikai iPads ir, es tur varēšu iekrāsot to, ko viņam Varēs. Nu, gan jau. Nu, tur Nu, bija gan jau. divi Tur Wordā jāieraksta. Divi kvadrātiņi un Wordā vienkārši viņiem nebija tā ķeksīša funkcija. Nu, es viņus iekrāsoju visus melnus. Nu. Vienmēr sakot, ja netiksi galā Tur ir pamatdati. Vārds, Jā. tur uzvārds, personas datu un viss. Ja kādas problēmas netiec galā, droši dot ziņu. Jā, sarunāts. Tas Labi. sarunāsim, viss būs Paldies visiem. labi. Jā. Ok, jautājumi par šo? Nu, ja jautājumu nav, tad, kā pareizi Juris teica, ienākam finiša taisnē, tad mums paliek šodien diena un piekdiena, un tad dodamies visi draudzīgi uz eksāmenu. Nu, ko tad, Juri, mikrofons tev? Jā, paldies par mikrofonu. Tā, es pamēģināšu kopīgot ekrānu, un kamēr es kopīgoju ekrānu, tikmēr neizdodas man paigi parunāt, bet es ceru, ka manu ekrānu var redzēt. Tā tad vēl jautājums Paulam ir kaut kāds laikam. Jeb vienkārši roka. Nu jā, tā tad iepriekšējās 2 reizes mēs izgājām cauri 4 no biļetēm. Šodien noteikti, ka mums ies jau ātrāk, jo daudz jautājumu atkārtojās. Man ir liels prieks, ka mums varēja pievienoties Gunārs, YKL2 Golf Delta, un viņš mums ir ļoti vērtīgs kolēģis, kurš vienmēr ir gatavs pastāstīt par īpaši par tehniskajām lietām. Tā kā šī būs vērtīga nodarbība tādā ziņā, ka varēs uzdot arī viņam jautājumus, un viņš noteikti mums palīdzēs ar rēķināšanu, ko es līdz šim darīju diletantismu līmenī, tad es domāju, ka mums izdosies daudz labāk un daudz pareizāk un precīzāk. Nu, nevilksim droši vien lietas garumā. Ja var redzēt manu ekrānu, tad noteikti var redzēt arī pirmo uzdevumu. Un kādi ir varianti? Šo mēs, man liekas, pagājušajā reizē risinājām. Es ceru, man var dzirdēt. Nu jā, tas pats 90, un kāds varbūt var ātri izstāstīt, kā tas tika risināts. Nu tā, šis ir tāds pamat uzdevums, par ko var dabūt vieglos punktus. Vienmēr Ohma likuma rēķināšana. Droši, nekautrēties. Es nevēlos, lai tikai mana reputācija tiek sabojāta. Es ceru, ka arī kāds cits savu sabojās atbildot. Nu, tu rēķinā pēc tam vienkārši to, lai dabūtu 100 miliampērs, jeb 0,1 ampērs, jau tas 10 jāizdala 100, un lai dabūtu 100, tev 10 jāsaskaita 90 ohmiem, nu. Kaut kā tā. Nu jā, kaut kā tā. Te it kā no vienas puses liekas acīm redzam, bet tad kopējais mums ir 100, un tad mēs varam tālāk aprēķināt, cik tad ir tieši uz rezistora R1. Labi, dosimies tālāk. Šis ir no pagājušās reizes, noteikti var apstīties vēlreiz, un noteikti turiet priekšā šo te formulu lapu, kas ir arī mapē. Tur vienmēr var šīs te formulas paskatīties un atkārtot. Tā, nākamais. Es zinu, ka mēs tieši uzdevām šādu jautājumu Gunāram, tad, kad bija lekcija par spolītēm un par tīšanas virzieniem, un šeit ir tieši uzdevums. Noteikti kāds jau to var atrisināt, bet kā tad šis būtu jārisina un kura formula būtu jāpielieto? Atbilde ir, jautājums tikai kā tas tika iegūts. Varbūt kāds var izstāstīt saviem vārdiem. Kādu formulu mēs šeit Tur jau laikam ir tā, ka tās induktivitātes saskaita un tā plus mīnus 2M, tas, nu, mīja induktivitāte, man liekas, ka tā nemī tā formula.
Nu jā, Sanāk 10 plus 5 mīnus Gunār neļauj. 2 reizes 3 iegūst kaut kādu 9 milihenrī teorētiski. Jā, nu tātad es ceru, ka Gunārs neļaus man samalot. Ja kas, tad uzreiz man pārtrauc. Tātad mums šeit ir norādīta M vērtība, savstarpējā induktivitāte. Es pareizi stāstu, Gunār? Jā, tas ir tas, kā spolēs savstarpēji izvietotas, kā viņas viena otru ietekmē. Un tas ir sastāja nodarbībā PDF failā. Es tādu vienkārši momentā veru vaļā publiski pieejamos failus, tur tas viss ir uzrakstīts. Nu jā, un šeit ir tie punktiņi, šajā gadījumā tās ir zvaigznītes, kur redzams, ka viņas mums ir tītas pretējos virzienos, un šajā gadījumā mums ir jāatņem šī savstarpējā induktivitāte reiz 2. Un tā tad, ja būtu vienkārši 2 spoles, mēs viņas saskaitam, tad ir norādīta savstarpējā induktivitāte, tad mēs vai nu pieskaitam vai atņemam M reiz 2. Un šajā gadījumā mums kopējais šeit sanāk 15, bet jāņem vērā ir šis, un par cik mums zvaigznītes ir pretējos virzienos, tad mums šis te sešinieks ir jāatņem, nevis jāpieskaita klāt. Un mēs iegūstam 9. Pareizi? Es domāju, ka tā vajadzētu būt. Vai ir skaidrs šis te? Arī nav pārāk sarežģīts uzdevums, man liekas. Tas ir arī tādi vieglie punkti, ko tikai jāatcerās, ir šī savstarpējā induktivitāte. Ja zvaigznītes ir pretējās virzienos, no pretējām virzieniem šis spoles tīts, tad mums ir jāatņem. Ja, piemēram, viņas būtu vienā galā, tad mums būtu šīs te 2 reiz M jāpieskaita. Tā zvaigznītē vienkārši nozīmē, no kura galā spolē sākta tīt. Tā tīri praktiski. Labi, dosimies tālāk. Kāda frekvence ir grafikā attēlotajam signālam? Tātad kāda mums bija frekvences formula? Periods dalīts uz laiku. Periods dalīts uz laiku, 1 dalīts ar periodu arī laikam sanāk tas pati frekvence mums, vai ne? Ja laiks ir 1, jā, 1 dalīts T. Un šeit galvenais ir grūtums tajā saprast, kādās mērvienībās ir norādīts šis te periods, lai varētu pareizi saprast, vai tie ir kilo, 10 kHz, 100 kHz vai 0,1 MHz. Tātad tās mums ir mikrosekundes. Un tur jau bija pareizi atbildi čatā ar pakāpēm, bet varbūt kāds var izstāstīt, cik nulles tas ir, lai tā vieglāk saprast. Varbūt ir kāds vienkāršākais risinājums šeit, kaut ko var novienādot tā, lai nav tur jālauž galvu. Varbūt Gunāram ir kāds padoms, kā šo varētu tā vieglāk atrisināt bez daudzām nullēm un kāpināšanām. Ātrās atbildes man nav. Nav ātrās atbildes. Man arī šis, ja godīgi, sagādā tieši dēļ tām daudzajām nullēm grūtības. Kādas atbildes bija? Tās nulles var atvieglot ja operē ar skaitļa 10 pakāpēm, tad 10 trešajā vai konkrēti mikrosekundē 10 mīnus 6 sekundēs. Tad, attiecīgi, ja ar 10 pakāpēm, ja māk operēt, to man liekas kaut kāds... Tas sanāk 6 ciparais komata, pareizi? Tad 0 komats, un tad ir 6. Tā varētu būt. Nu jā. Un ja mēs viens sadalām ar šo te ciparu, tad mēs iegūstam ko? Mums jāskatās, ka mums te ir tāda 10 mikrosekundes, nevis 1 mikrosekunde. Arī, jā. Paskatāmies pilno periodu, pilnais periods 10 mikrosekundes, tātad 10 mīnus 5 sekundes. Vai nav mīnus 6? 1 mikrosekunde ir 10 mīnus 6, un 10 mikrosekundes jau ir 10 mīnus 5.
Un Pēteris ok. te ļoti labi arī pamanīja vienu mazu niansīti. Par 0,1 un 100. Tieši tā. Es arī šo niansīti pamanīju un nevaru saprast, kāpēc viena atbilde no viņām ir pareizā un otra nē. Es pieļauju, Abas divas viņas ir pareizi. jā, diemžēl man liekas, ka eksāmen, jā, nu tad tur ir droši vien, ka tā nebija domāts, bet kaut kā ir sanācis, ka jā. Tā vai nu 100 kHz vai 0,1 MHz. Bet valsts elektroniski sakari ir informēti par šo te testā viņš ir izlabot šitādu, tur nebūs kļūdiņas. Jā. Tā ir tīri drukas kļūda, kaut kāda viņam bija kādreiz ieviesusies. Labi. Es domāju, nepakavēsimies pie šī, dodamies tālāk. Ar to vienkārši vajag vienkārši pasēdēt un parēķināt. Mēģināt saprast ar tām nulēm tik galā. Tā iestāstīt ir ļoti grūti. Vēl radiotehniski ja var, kā saka, kaut kādā smadzeņu šūnā noglabēt, tad milisekundē 1000 Hz un mikrosekundē megahertz. Tā, nu esam nonākuši pie ļoti līdzīga, kā mums bija pirmajās nodarbībās, tikai ar citiem skaitļiem un nedaudz savādāka bilde. Kā šis būtu jārēķina, kurš atcerās. Šeit ir līdzīgi, tikai nedaudz savādāk. Pēteris roku ir pacēlis. Jā, Pēteri, lūdzu, pastāst, kāds ir plāns. Nu, plāns ir tāds, mums ir kopā 500 mikrofarādi, tad 200 pareizi... Pikofarādi, jā. Pareizi atbilde ir trešā, jo C2, C3, ja virknē viņu saslēgt būs 250, jo virknē tā, un 250 plus 250 ir 500. Man izpratnē trešais variants. Halo, vai es pareizi teicu? Nu tā ir jābūt. Es domāju, atbilde tā ir pareizā, jā. Bet, ja, Visi saprata? Kā to ieguva tieši? Vai ir izpratne pārējiem? Vai vajag tomēr izstāstīt, kā to rēķina? Jā, Kārli. Alo? Jā. Nu kā, C2 un C3 ir virknē saslēgti, un katrs ir pa 500 pikofarādiem. Jā. Un ja kondensatori ir vienādi 2 gabali un virknē, tad viņus var droši dalīt uz pusi, un tad dabūsi kopēju 250 pikofarādi. Tas ir unikāls gadījums, ja ir vienādi kondensatori. Jā, tas ir par šo te daļu. Jā, tie ir tā. Tālāk paralēli saslēdzās. C1 mums ir zināms, ka 250, un C2, C3 ir 500. Itogo kopā saiet 500, ko prasa uzdevums 4. Atbildi. Jā, man liekas ļoti labi izstāstīt, un ļoti bieži šajos uzdevumos tieši izmanto vienādus, lai vieglāk ir rēķināt, vai nebūtu jālauž galva, tad ļoti bieži ir tieši tas variants, kā šoreiz, kad mums ir 2 virknē vienādi, un tad ir ļoti viegli iegūt šo te vērtību. Un formulu lapā tās ir šīs te 2 formulas. Labi, dodamies tālāk. Tā, kuram no minētajiem amatieru praksē lietotajiem izstarojumu veidiem ir vislielākais joslas platums? Ar tī nebūs laikam pareizi. Jā, nu varbūt, lai būtu interesantāk, varētu pateikt, kurš no veidiem, kurš ir, un kāds aptuveni tas joslas platums. Tas laikam netika nevienā eksāmenā prasīts, bet mēs varētu apmēram salīdzināt, kurš mums ir vislielākais, kurš vismazākais. Nu jā, tātad kas ir pirmais? Viktors ir roku pacēlis arī. Jā, Viktor. Kas ir pirmais? Kas ir F3? Foxtrot 3 Eko.
Tā, F3E ir 20 kHz, J3E ir SSB, tas ir 3 kHz, A3E ir AM 8 kHz, un A1A ir CW 0,25 kHz. Nu, jā, tas ir aptuvenās. Tur droši vien var uz priekšu atpakaļ kaut kas mainīties nedaudz, bet, principā, jā, tad pirmais mums ir frekvences balssakari, otrais mums ir SSB, frekvences modulācijas balssakari, otrais mums ir SSB balssakari, trešais mums ir amplitūdas modulācijas balssakari, un ceturtais mums ir telegrāfs. Šos te populārākos noteikti vajadzētu atcerēties, jo viņa eksāmenā var gadīties dažādos veidos. Tā, nākamais mums arī ir bijis jau. Kāds ir aptuvenais elektromagnētiskā lauka? Kura bija pareizā atbilde, piedot, Juri? Pareizā atbilde, tātad, kurš vislielākais joslas platums ir, tātad frekvences modulācijas balssakariem. F3E, Foxtrot 3 Echo. Kāpēc tieši frekvences modulācijas ir platākā josla, ne amplitūdas modulācija? Šo droši vien Gunārs vislabāk var pastāstīt, kāpēc tieši viens aizņem vairāk, otrs mazāk. Tātad atslēgas vārds varētu būt amatieru praksē lietotājiem, jo tas jautājums tā vispārīgi ņemot, viņš varbūt nav pārāk korekti uzdots, bet amatieru praksē mēs pieņemam, ka mums ir skaņas frekvence 3 kHz. Tādā gadījumā tātad un frekvences modulācijā pieņemtais joslas platums 12 kHz. Tātad tur par frekvenci viss skaidrs, 12 kHz, J3E vienā stāvna josla, tas ir 3 kHz, un A3E, tā ir amplitūdas modulācija, tātad uz divām pusēm 3 kHz, tur ir 6 kHz, un A1A ir 100 Hz. Tātad 12 kHz, 3 kHz, 6 kHz un 1 kHz. Respektīvi F3 ir platākā josla. Paldies. Tur vienkārši no galvas ir jāatcerās tas, ka amatieru praksē frekvenci joslām ir platums 12 kHz. Un tas, kā amatieru sakaros tā rupji, mēs izmantojam 3 kHz joslu, respektīvi no 0 līdz 3 kHz, faktiski mēs izmantojam no 300 Hz līdz 2900 Hz, bet noapaļojot tas ir 3 kHz. Tad amplitūdas modulācija kaut kur bija, man liekas, teorijā bija pat modulācijām, arī prezentācijā PDF es skatījos, kad amplitūdas modulācija ir viens nesējs, uz abām pusēm ir sānu joslas, un J3E ir tikai viena sānu josla, nav ne nesējs, ne otra sānu josla. Labi, paldies. Dosimies tālāk. Un šo noteikti, jo mēs esam pāris reizes vismaz lietojuši. Es lietojuši, bet redzējuši, kāds ir aptuvenais elektromagnētiskā lauka izplatīšanās ātrums gaisā. Tā atbild 10,9 km/h. Un kādu ciparu mēs parasti izmantojam, kad rēķinām frekvences, lai būtu ērtāk rēķināt. Vai precīzāk sakot, frekvences uz metriem un metrus uz frekvencēm. Jā, tad mēs izmantojam 300. Bet, ja jautājums ir šādi formulēts, tad tas ir 10,9. Tā. Šāds mums vēl nav bijis. Pilnīgi noteikti. Kāda ir attēlotā signāla otrā harmoniskā frekvence? Tātad mums šeit ir jāizdara divas lietas. Mums jāaprēķina frekvence, kāda šeit mums ir, un pēc tam ir jāatrod, kāda ir otrā harmoniskā frekvence.
Tātad tas būs šī frekvence reiz 2. Viktor, to mikrofons ir palicis ieslēgts. Tā, vispirms jautājums, kāda frekvence ir attēlota mūsu zīmējumā? Jānis ir pacēlis roku. Jā, Jāni. Tad frekvence ir 250 MHz. Kā tas tika noskaidrots? Jā, ieslēgšu mikrofonu. Jā, tieši šo es vakardien mēģināju saprast. Jā, tur ir kvadrātveida signāls. Principā ir tā, kad skatās to periodu, tātad, ja tās ir milisekundes, jā, tātad viens signāla periods ir 4 milisekundes. Jā, katrs periods ir 4, un tad attiecīgi pēc frekvences formulas mēs dalam 1 dalīts ar 0,004, mēs dabūjam 250 hercus. Un tad, pēc harmoniku likuma, tad reiz 2, tas ir 500 herci sanāk atbilde. Ir otrā harmonika būs 500 herci. Jā, tā ļoti, ļoti labi, man liekas, izskaidrots. Un varbūt citiem jautājums, kāda būs trešā harmonika? Šeit nav atbilžu variants tāds, bet kāda būs trešā šim te signālam. Jā, čatā jau es redzu pareizi atbildi. Tā, kā mēs to iegūstam, tad to pašu 250 pareizam vienkārši ar 3. Tā. Man jautājums, kur tu iegūti to 250? 250 kā iegūt? 250 ir frekvence. Un tad harmonika, jo prasīta ir harmonika, nevis frekvence. 250 sanāk frekvence, un tad otrā harmoniskā ir 500. Vienkārši šim signālam sākumā jāizrēķina frekvence, lai dabūtu harmoniku. Jā, tad vēlreiz šeit mums ir viens periods, viņš varbūt izskatās vieglāk būtu saprast, ja tur nebūtu tas viens maziņš un viens liels ciklus. Bet tad šis ir viens pilns periods, nav svarīgi, kāds viņš mums tur ir. Un tad viens dalīts ar mili, tas ir 0,01, jā, vai 0,001. 1 dalīts 0,001 un mēs iegūstam 250. Un pēc tam pareizinām vienkārši, ar kuru harmonisko frekvenci mums vajag, ar tādu mēs arī pareizinām ciparu. Tā. Nākamais filtrs. Šis filtrs, man liekas, šādā veidā tieši nebija uzzīmēts nevienā no Tas ir pēc joslas filtra. Es piekrītu Ingusam, tas ir joslas filtrs. Gunār, tu vari apstiprināt, ka tas ir joslas filtrs? Tad varam vaļā 7. nodarbības prezentāciju un 4. slaids. Es varu pamēģināt. Sorry, nevis 4., bet laikam būs 5. slaids. Es varu pamēģināt. Tur viss ļoti, ļoti skaidri ir uzzīmēts. Es tieši tāpēc, ka saka, orientēs uz to, kad šī nodarbība beigsies, un kursanti var vienkārši vērt vaļā tās prezentācijas un skatīties, atkārtot. Tā. Es jau, Juri, tev rakstīju šeit, pareizā bilde, brauc uz leju. Tātad. Vēl uz leju. Jā, tieši tāda mums arī bija uzzīmēta. Jā, es jau esmu aizmirsis pareizi. Jā, pareizi. Tātad tas mums ir joslas filtrs, jeb bandpāsu filtrs.
Man kaut kur skaņa pazuda vai vispār skaņa pazuda? Jūras laikam kaut kur pazudis. Juris pazuda kaut kur. Jā, es baigi skaisti runāju par to, kur ir pareizā, bet beidzot arī es iekritu uz izslēgtā mikrofonu. Jā, tā tad es vispār pateicu kāds jautājums? Vai es lasīju pats Nē, sev? tu nepateici, mēs Pats sev nedzirdējām. lasīju. Ei, te man tik labi sanāca izteiksmīgi. Nu, jūs nedzirdējāt. Nu, labi, tad es izstāstīšu tev garlaicīgi. Kas notiks, ja B kategorijas radioamatieris darbinās raidītāju ar 200 vatu jaudu? Tāda atbilžu varianta mums ir sabojāsies izējas pakāpes aktīvais elements, var notikt antenas feeder elektriskā caursita, radioamatieris būs pārkāpes radioamatieru noteikumus, nekas īpaši nenotiks. Nu, tad kādi ir varianti, es jau redzēju, tur, man liekas, lielākā daļa rakstīja pareizi. Jā, tā tad ir trešais variants, radioamatieris būs pārkāpes radioamatieru noteikumus. Un, lai nebūtu tik nopietni, tad eksamenai trešais variants un dzīvē ir ceturtais variants. Jā. Bet, nu, pie tiem 200 ar B kategoriju ir jātiek. Nu, tā kā nav jau diez vai kāds pirkstu pastiprinātāji parasti jau nomināli lielākai daļai. Ir gan tādi, kur uzreiz būtu tie 200, bet nu, lielākā daļa jau tomēr vairāk par tiem 100 nebūs. Bet tas nenozīmē, ka jebkurā diapazonā tur ir jāņem vērā, protams, kurā diapazonā cik var arī B kategorijā. Nevienmēr viss ir 100. Tā, braucam tālāk. Kura no attēlotajām schēmām ir joslas pastiprinātājs? Nu, varētu būt D variants. D. Tāpēc, ka tur spole un kondensators. Nu jā, tad mēs šeit redzam to pašu iepriekšējās reizes, iepriekšējos jautājumu schēmiņas daļu, un principā to pārējo var arī nesaprast. Tas nav nekas traģisks, es arī nesapratu visas sīkās detaļas visos gadījumos, bet šeit uzreiz nodevīgi mums lien ārā joslas filtrs, un viņš ir šeit, un ja viņš tur eksistē pastiprinātājā, tad viņš kaut ko filtrē ārā un pastiprina tikai konkrētu frekvenci. Nevis visu, kas nāk iekšā, un cik nu viņš tur var. Nu, visu droši vien ne, bet, nu, droši vien ir ierobežojumi, bet man par to droši vien vajadzētu mazāk runāt. Tā, šis te ir tas, kas mums nodod, kas tas ir pa filtru. Vispār manu peli var redzēt uz ekrāna, vai es tikai sev rādu? Mēs redzam, viss kārtībā. Bet jau redzam peli. Un tā paša 7. nodarbība par schēmām arī zemāk ir joslas pastiprinātais uzzīmēts. Jā, tad mēs varam pabraukt, kaut kur viņš tur bija. Jā, šeit tā. Nu, tad to viegli atcerēties pēc tā svārstība kontūra. Labi, braucam tālāk. Tā, sākās D daļa. Cipari, kurus var atcerēties dažreiz. Kāds pieļautais minimālais varas šķērsgriezums tīkla auklām, aparatūras un pārvietojuma patērētāju pieslēgšanai elektrotīklam? Kāds tur bija? Jā, laikam bija B, ja es nemaldos. Taisnība? Es tā vados pēc pārējo rakstītā, bet man liekas, ka bija 0,75, jā. Tā, braucam tālāk. Kura no telpām ir sevišķi elektrobīstama telpa? Telpa bez logiem, telpa bez ventilācijas, sevišķi mitras telpas, relatīvais gaisa mitrums tuvs 100%, sienas, griesti, grīdas un priekšmeti pārklājas ar mitrumu. Telpa, kur atrodas mājas ievads sadalas skapis.
Nu, tātad šeit no definīcijas palīga materiālā par drošības tehniku. Tātad par 1., 2. un 4. es neko neesmu dzirdējis šajā te dokumentā, bet par C variantu gan tur ir minēts. Un šeit tagad ir jautājums, kas var nedaudz iegāst, jo šeit ir jāatšķir. Tad es runāju tagad par nākamo, par 3. Kāds spriegums atļauts autonomiem elektrotīkliem pārnēsājuma elektronu instrumentu un rokas lampu barošanai telpās, sevišķi elektrobīstamās telpās. Tātad šeit ir vienkārši ar paaugstinātu un sevišķi elektrobīstamās. Kurš variants šeit ir pareizais? Čatā es redzu jau pareizās atbildes. 12. Šeit ir 12. Un ja tā būtu vienkārši telpa ar paaugstinātu elektrobīstamību, kurš variants būtu pareizais? Tad būtu 42. 24. Nē, 24. Ne, 42. 42, jā. 36 vai nebija agrāk? Nē. Šobrīd nav. Šobrīd šie 2 varianti ir. Tātad sevišķi bīstamās 12, ar paaugstinātu elektrobīstamību 42. Gan viens, gan otrs jautājums kaut kur eksāmenā var figurēt un parādīties. Tā, kāda materiāla profila, diametra, šķērsgriezuma, mākslīgā sazemējuma elektrodi ir pieļauti? Apaļi tērauda ar diametru ne mazāk kā 10 mm, alumīnija profila ar šķērsgriezumu laukumu ne mazāk kā 80 kvadrātmilimetri, dubult T-veida dzelzs profila ar šķērsgriezumu laukumu ne mazāk kā 30 kvadrātmilimetri un leņķdzelzis ar šķērsgriezumu laukumu ne mazāk kā 25 kvadrātmilimetri. Nu, šo es nemācēšu atbildēt, bet noteikti jūs mācēsiet kāds. Jābūt A atbildēji. Man liekas, A variants ir tas, ko es esmu redzējis tajā dokumentā, palīga dokumentā par drošības tehniku. Nu, tajā ministri kabinetu maz, ka bija A variants pieminēts un kaut kas vēl bija, ja kaut kāds savādāks, tad lielāks par 25 kvadrātmilimetru jābūt kaut kādam leņķveidīgiem. Bet tu jāpastās precīzi tad. Jā, nu šie ir tādi jautājumi, kuri, ir mazliet sarežģīti, jo jāzina tie cipari, bet dzīvē noteikti es neuzticētos tam, ka es vienkārši atceros, es atvērtu droši vien dokumentu un apskatītos, cik tad tur ir jābūt. Tā, uz savu atmiņu nepaļautos. Bet man liekas, pareizais ir tas pirmais variants. Pareizais ir šajā gadījumā pirmais, jā. Labi, braucam tālāk. Kāda minimālā izolācijas pretestība atļauta elektroinstrumentiem bez dubultās izolācijas posmā barošanas kabeļa dzīsla instrumenta metāla korpusu? Bez dubultās izolācijas. Man ir viens megums. Viens megums, tā varētu būt. Tiešām ir viens. Man atmiņā ir cits variants, bet es varbūt kļūdos. Nu, ja ir dubulta izolācija, tur ir 2 megaohmi, bet ja nav dubultā, šeit ir 0,5 megaohmi. Jā, man tad atmiņa nebūs. Tomēr pavisam nesen esmu mēģinājis šos ciparus atcerēties. Tā, kādus ugunsdzēšanas aparātus atļauts lietot telpās ar elektroiekārtām? Ūdens hidroforu, putu dzēšanas aparātus, oļuskābās gāzes ugunsdzēšanas aparātus, pulvera ugunsdzēšanas aparātus. Nu jā, šis laikam būs vienkārši, jo mēs, man liekas, vairākas reizes esam par šo runājuši. Nu tā, šis ir labs jautājums. Cik cilvēkiem jāpiedalās darbā ar 3,5 metru augstumā pieslēnamajām kāpnēm? Vismaz 3, vismaz 4, vismaz 3, vismaz 2, vismaz 1. Es te mazliet pārtraukšu, jo ir vienīgais, ka tur tajā ierakstā laikam nevarēs redzēt atbilžu variantus, tad labāk ir pateikt, ka pareizi atbildi iepriekšējiem bija C, ja kāds skatās ierakstu, lai arī var sekot līdzi. Nevarēs redzēt, jā? Man liekas, ka nebija. Bet tā, drošības lēts.
Mēs galā par radio runājam, tad mēs arī, lai pierod klausīties atbilžu variantus radio ierakstā, nevis vizuālajā. Tas ir pareizi. Es arī domāju, ka nākamreiz tā arī darīsim, podcastu ierakstīsim. Tā. Labi. Tā, nākamais 7. Cik cilvēkiem jāpiedalās darbā ar 3,5 metru augstumā ar pieslēnamajām kāpnēm? Vismaz 4, vismaz 3, vismaz 2, 1. Nu šeit, laikam, nevajadzēja pārāk daudz cilvēkus. Nav jau masts galu galā. Nu jā, tātad. Viens kāpj un viens pietur kāpnes. Nekas gan var notikt. Labi, braucam tālāk. Variants C. Kuri individuālie pamata aizsarglīdzekļi iekārtās līdz 100 voltiem? Sprieguma indikātori, dielektriskie cimdi, pārbaudīt montāžas instrumenti ar izolētiem rokturiem, visi augstāk minētie. Jā, es atceros, mums te diskusija izvērtās par to, vai sprieguma indikātori ir pamata aizsarglīdzekļi, bet pēc tā dokumenta ir. Nu jā, šo mēs jau esam skatījušies. Tātad D visi augstāk minētie. Kāds ir lielākais atļautais pieslēnamo kāpņu garums? Nu šajā dokumentā tātad pareizais atbildes, jūs jau redzu čatā, 5 metri, vairāk nebija atļauts. Desmitais. No kāda materiāla atļauts izgatavot mākslīgā sazemējuma kontūra elektrodus? No īpaša elektrovadoša polimēra, B no alumīnija, C no misiņa vai bronzas, D no tērauda vai cinka, ar vai bez cinka pārklājuma. Nu jā, čatā es redzu daudz pareizas atbildes. Es ceru, ka pārējie domā tāpat. Tā, juridiskie jautājumi. Varbūt jūs uzgaidīt, Juri, starp citu atceraties pagājušo nodarbību, mums bija jautājums, par kuru izvērsās diskusija. Tātad, kā izveidot mākslīgo zemējuma kontūru, A variants bija iedzinot elektrodus līdz gruntsūdenim, B elektrodus ar metināšanu pievieno horizontālai maģistrāli 0,5 metru dziļumā, pēc tam maģistrāli lebarot ar zemi. Mums izvērtās diskusija par šiem te abiem variantiem. Tad es noprecizēju, tad pareiza atbilde ir iedzinot elektrodus līdz gruntsūdenim, tā kā es arī to teicu. Tātad galvenais, lai tie elektrodi ir līdz ūdenim. Bet, kā man apgalvo elektroniski sakari, tad šis jautājums arī esot sakarā to, ka viņš nebija pārāk korekts, izņemts ārā no jautājumiem. Bet, ja arī kaut kas būs, tad runa par gruntsūdens līmeni. Paldies. Ok, paldies. Tieši es gribēju prasīt, vai tu noskaidroji. Jā, paldies par skaidrojumu. Tas ļoti, jo viņš bija tāds mazliet viltīgs. Tā, juridiskie jautājumi. Kas ir radioamatieris? Fiziska persona, kuras sakara administrācijā nokārtojas radioamatieru eksāmenu, saņēmusi radioamatieru apliecību. Fiziska persona, kurā interesē radiotehnikā. Fiziska persona, kura prot uzturēt sakarus CB diapazonās. Fiziska persona, kura prot uzturēt Morzes kodu. Nu, šeit droši vien nav neviena īsti pareiza atbilde, bet par cik tā ir veca biļete, tad jūs saprotiet, par ko ir runa. Tieši tā, pareizā ir A. Pareizā mums ir A, jā. Atkal nākamais, toši ir mazliet novecojis, bet joprojām aktuāli. Ko direkcija ir tiesīga darīt, ja ir konstatēti radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtības, noteikumu pārkāpumi, brīdināt radiostacijas atbildīgo personu, apturēt radiostacijas lietošanas atļaujas darbību līdz konstatēto trūkumu novēršanai, bet ilgāk kā uz 1 gadu, anulēt atļauju līdz atkārtotai radioamatieru eksāmena sekmīgai nokārtošanai, visi iepriekš minētie varianti. Nu, šeit būs visi iepriekš minētie varianti. Nu jā, tātad, principā šis te varianti, kas var notikt, ir diezgan daudz.
līdz pat anulētai atļaujai. Tā. Trešais jautājums. Ja konstatēti kaitīgi radiotraucējumi, bet traucētais uztvērējs ir bojāts vai netiek pareizi lietots, piemēram, nav sazīmēts vai tam nav atbilstošas antenas trūkumus, novērš elektronisko sakaru direkcija, uztvērēja īpašnieks, Latvijas radioamatieru līga, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas sakaru departaments. Nu, kādi ir varianti? Šis tāds labs jautājums. Es domāju, ka mēs varam novelt jebkuram, lai salabo izņemot pašu uztvērēju īpašnieku. Nu, diezgan misters acīm redzamais uztvērēju īpašnieks. Tātad mums ir tas, kurš savu aparātu arī remontē. Tā, 4. Kādos gadījumos amatieru radiosakars drīkst uzturēt persona, kurai nav radioamatiera eksaminācijas apliecība vai amatieru stacijas atļauja? A. Nekad. B. Darbinot citu radioamatieru staciju apmācību nolūkā. C. Briesmu signālu noraidīšanai, kad tieši apdraudēta cilvēka dzīvība. D. Pareizās atbildes ir B un C. Ja godīgi, es pie šī jautājuma arī esmu nedaudz mulsis, jo es īsti nevarēju atrast vienu no variantiem. Kāds ir jūsu? Nu, īstenībā tur ir diezgan viss skaidrs. Nu, jā, bet... Sarežģīts nav. Tātad mēs bijām runājuši par to, ka jūs bez izsaukuma signāla drīkstat darbināt, tātad darboties ar aizstaciju, cita radioamatiera pavadībā apmācības nolūkos, tātad, ka viņš jūs pieskatā kategorijas radioamatieris. Tātad B kategorijā mums derētu. Un bija arī runa par to, ka, ja tiek apdraudēta cilvēka dzīvība, tad arī drīkst viņu darbināt. Līdz ar to skaidrs, ka ir pareizā atbilde D, pareizās atbildes ir B un C. Arvi, man ir jautājums par C. Es varbūt neesmu kārtīgi palasījis, bet vai briesmu signālu noraidīšanai bija arī tas bija atrunāts, ka drīkst, vai tas ir vienkārši tāds? Ja ir apdraudēta cilvēka dzīvība, ir prioritāri visos gadījumos, visur. Un tur, Tas nav speciāli atrunāts punkts. Ja mēs runājam tieši par cilvēka dzīvības, tad cilvēka dzīvība ir augstākā, kas vispār ir iespējama, un tad, ir izņēmumi, kas tieši tikai, ja ir apdraudēta cilvēka dzīvība. Skaidrs, tad jāpievērš uzmanību šim, pat ja tas nav rakstīts dokumentā. Tāda pareiza atbilde ir D. Radioamatieru antenas ierīko saskaņā ar normatīviem aktiem par vides aizsardzību, A par vides aizsardzību, B elektroniskiem sakariem, C būvniecību, D visiem augstāk minētajiem variantiem. Nu jā, tad šis arī ir tas variants, kad mums jāatbild, ka visi augstāk minētie. 6. Kas veic radiostaciju uzraudzību? Latvijas radioamatieru līga, uztvērēja īpašnieks, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas satiksmes sakaru departaments, elektronisko sakaru direkcija. Nu šeit atkal tas, kur nebūs pareizās atbildes. Arvi, pasaka, kur ir pareizā atbilde dzīvē? Tātad pie kura tu tagad jautājumā? Pie 6. Es zinu, ka 1. noteikti nebūs pareizā atbilde. Diemžēl. Protams, ka B. Ne uzraudzību? Nē, uzraudzību. Kas ir tā organizācija, kas mūsdienās to dara? Tas ir elektroniskie sakari uzrauga. Nu jā, tāds ir elektroniskie sakari. Tad es pareizi arī sapratu. Tas būtu droši vien šajā gadījumā domāts kā D variants, bet šeit nav tāda pareizās atbildes. Ja? Tādas arī eksāmenā nebūs. Jānis roku pacēlis. Jā, šis ir viens no tiem āķīgajiem jautājumiem. Tā kā jāskatās ir uzmanīgi, vai tur ir uzraudzību vai tā kā atbildību par radiostāciju. Tā kā tur tas jāskatās. Nu jā, un šo karti jau noteikti visi ir iemācījušies no galvas reģionus. 1. reģions tātad mums ir Eiropa, Āfrika un Krievija. 2. abi
Amerikas, un 3. Austrālija, Okeānija un Āzija. Ja? Tas diezgan viegli. Labi, braucam tālāk. Direkcijas piešķirto izsaukumu signālu pārraida ar to pašu izstarojumu klasi kā ziņojumus. To dara radiosakaru A sākumā, B beigās, C sākumā un beigās, D sākumā un beigās un radiosakaru laikā neretāk kā reiz 10 minūtēs. Nu jā, pareiza atbilde ir D, un šeit atkal nostrādā tas likums, ko es esmu ievērojis, tad, kad es slikti zinu jautājumus, tad vienmēr es atzīmēju garāku atbildi. Bet tas nevienmēr nostrādā, bet ļoti bieži. Nemāci muļķības cilvēkiem. Tas nav muļķības, tā ir zinātne. Nu labi, nav zinātne. Piebilst to, ka es sēdēju klausīju to radījumā, tie ir apaļo galdu, tur es beigām, kamēr viņi atrada pieslēdzas, bet tur taču nevies nenostāv izsaukumu signālu ne vidū, ne beigās. Nu tā nevarētu būt. Norunāju. Labi, bet nedzirdēju. Parasti tev arī beigās pastāst polgodu, bet ir tikai 7-3 un viss. Es diemžēl dzirdēju tikai pašas beigas, bet parasti jau cenšās. Labi, varbūt kāds ir izlaidis, bet mēs to nedzirdējām. Vienmēr pasaka sākumā, beigās un neretāk kā reiz 10 minūtēs. Tieši tā, lai arī negadītos, kā bija tagad, kad tu noklausies un tu nesaproti, kurš tas ir, tā kā arī rekord tev ir mācība. Ja tu paklausies, kā cits tu pieļāva kļūdu, tagad saproti, kāpēc tā ir nepieciešams, lai tu beigās, kā saka, pats tādu kļūdu nepieļaut. Tā, cik burtu sufiksu piešķir B kategorijas radiostacijām? A1, B2, C3, D4 sufiks. Tātad sufiks mums ir otrā daļa. Jā, tātad B kategorijā mums ir 3 burti. Atkal jautājums jau noteikti vairākas reizes bijis. 10. Kādus kodus vai šifrus drīkst izmantot amatieru trafikā? A kodu, B kodu, Q kodu, Z kodu. Tātad atbilžu variants C, Q kodu. Mums vēl ir T. Afiks. Kā pa burtiem jānoraida izsaukuma signāls Y L8KBG, lietojot ITU ieteikto fonētisko alfabētu. Ja viens ātri nosauktu. Yankee Lima 8 Echo Kilo Bravo Golf. Super, izcili. Tātad, šo vienkārši ir jāpamācās to alfabētu. Tā. Ko Q-kodā nozīmē QTH? Pareizs laiks ir, mani sauc, pārtrauciet raidīt, mana atrašanās vieta ir. Atrašanās vieta. Jā, tad QTH ir atrašanās vieta. Ko Q-kodā nozīmē Q ar Z? Kāda ir jūsu vaszona, kas mani izsauca? Kādā laika joslā jūs atrodaties, vai frekvence ir aizņemta? Kas man izsauca? Jā, tad atbildi, kas man izsauca. Nākamais 4. atkal izsaukuma signāls JN4OPX. Fonētiskais alfabēts. Kā tas skanēs? Juliet November 4 Oscar Papa X-ray. Jā, tas ir pareizi. Vispār nav pareizi, ja tā ņemam pēc NATO fonētiskā alfabēta. Kur nav pareizi? Mēs izrunājam Fowler, jā. Jā, tas ir droši vien pilotārais, jā, tāpat kā Niner. Vai kaut kas tur bija? Fowler un Niner? Nē, Fowler un Niner tikai bija. Jā, bet šī gadījumā tā ir mazā atšķirība, ka radioamatieri praktiski tu izmanto Fowler un Niner. Jā, nav dzirdēts, ka izmantot Fowler un Niner. Bet arī ņemiet vērā, ka tas nav iemesls. Jautājums ir ITU ieteikt un nevis NATO. Bet tas, ka viņi ir ļoti līdzīgi, tas gan. Protams. Jā. Kāpēc tas tā, protams, ka visi zina, ka lai nesajauktu
9 ar 9 vācu valodā un 4 angliski, lai tāpēc tā ir. Bet, nu jā, tāda nianse ir. Bet, nu, šī gadījumā lietojam 4, tā kā ir rakstīts. Nu, te jau nemaz forward nav tādas atbilžu variantu. Ko nozīmē saīsinājums UTC? United Traffic Collector? You too can do something. Lieto paketu radio konversa režīmā. Universal Time Coordinated Universal Transmission Converter. Nu jā, šeit apgāžās mana zinātniskā teorija par garajām atbildēm. Kur ir pareizā? Universal Time Coordinated. Universal Time Coordinated. Jā. Jūs lagā nesadzirdējāt, kas jūs izsauc, kādu Q-koda frāzi lietosiet. Nu, principā šis jautājums jau bija vienreiz. Jā. Es lai tu neredzi, kā es augstu zaru. Jā, nu tev mikrofons ielaiks palika. Es arī gribētu, bet, nu, man jārunā. Jūs lāgā nesadzirdējāt, kā jūs izsauc, kādu Q-koda frāzi jūs lietosiet. Šis jautājums bija tikai apgrieztā veidā. Ko ārzēt? Kas man izsauc? Kuru frekvenci jūs lietosiet 144 MHz diapazonā, lai izsauktu visas stacijas CQ režīmā, Foxtrot 3 Echo frekvences modulācijā? Kurš būs tas, ko izsauks stacijas? Jā, es to neesmu nekad darījis, bet raksta kā 145,5 MHz. Ko nozīmē saīsinājums SCAD? Tas ir sakara veids, kad uztveršanai un raidīšanai lieto dažādas frekvences. Tas ir saīsinājums no angļu vārdiem Synchronous Envelope Enhancement Demodulator. Metoda vienas sāņasoslas signāla detektēšanai. Vada savērpums no angļu valodas SCUD. Radiosakars pēc iepriekšējās vienošanās. Atkal man teorija izgāžās. Nav pareizi. Garās atbildes nav pareizās. Es tak teicu, ka tu muļķības stāstīji. Tas bija cits tests. Nu, tātad es jau redzu pareizās atbildes čatā. Vēl dažas sekundes. Un tātad radiosakars pēc iepriekšējās vienošanās mums ir skaidrs. Vienojās, kur un kad satiksies uz kādas frekvences, un mēģina tur satikties, ja viena frekvences nav aizņemta. Es kaut kā ļoti lēnu eju biļetēt cauri. Ar jums sanāca ātrāk. Kāda stacija pēc savu izsaukuma signāla raida up? Ko šajā gadījumā nozīmē up? Ka tā vēlas nodibināt sakars tikai ar stacijām, kur izsaukuma signālā ietilpst burti UP, ka tā lūdz atbildēt frekvencē, kur par dažiem kiloherciem pārsniedz frekvenci, kurā tā raida, ka stacijai ir universāla barošana no angļu vārdiem, universal power, ka stacija reģistrēta Krievijā un īslaicīgi raida no vietas, kas atrodas uz ziemeļiem no polārā loka. Nu, tātad tas ir variants otrais. Otrais. Tas ir par to frekvences nodību uz augšu. Jā, tātad mēs klausamies tajā frekvencē, kur mēs dzirdam šo staciju, bet, lai šo staciju sauktu, mums ir jāatbild, nevis jāatbild, bet jāpasauc viņa augstāk. Un tad viņa klausās šo te, kas Gunārs arī ļoti labi izstāstīja mūsu lekcijās. Kādā nolūkā lieto saīsinājumu CQ? Lai paziņot, ka jūs izsaucat tikai cita kontinenta stacijas, lai paziņot, ka jūs tikai pārbaudiet savu aparatūru un nevienu neatbildēsiet, tas ir izsaukums visām amatieru radiostacijām radiosakaru nodibināšanai, tas ir saīsinājums frāzei, kas mani sauca. Nu, tātad CQ ir vispārējais izsaukums. Un kas būs, ja mēs izsauktu tikai cita kontinenta radiostacijas, kas mums būtu, kāds mums tad izsaukums būtu? CQDX. Jā, taisnība. Paldies.
Tā, nu šī ir viena biļete, mēs esam izgājuši cauri, kaut kā ļoti ilgi man gāja, bet varbūt, ka vienkārši bija vairāk jautājumu. Nē, bet viņi kaut kādi tad garāki sanāca, vai es daudz muldēju pa vidu. Tā, nu, vajag mums 5 minūšu pauzīt vai līdz 20:10, ja? Jā, paņemam 5 minūšu pauzīt, un tad es centīšos nākamo runāt ātrāk, vai arī Arvis var paņemt un parunāt ātrāk, viņam sanāks noteikti labāk. Jā, Paskatīsimies. Nākošais ir nākamā biļete, kur mums tur pēc kārtas bija. Tūlītās. Nākamā biļete mums ir. Uh, 12. 2, 3, 4. Jā, šī bija 13. 12. Jā. Tad mēs, nu jā, viss kārtībā.
Tā, nu laikam mēs varam turpināt. Ir 20 un 11 minūtes. Arvi, tu šeit esi? Esmu, tu gribi, lai es tev pārņemu? Nu, es varu turpināt, Varam pārņemt, labi. Kā saka, nav. Tātad mums palikām pie, kurš piemērs tagad bija? Tagad būs 12. 12. Kāpēc viņš man neļauj kopīgot? Tā vienu mirklīti. Tā, tagad redzās? Nē, mēs neredzam vēl. Tagad redzam. Tagad ieslēdzās. Tā. Kāda tipā uztvērējs attēlots zīmējumā? Šo jums vajadzētu zināt? Viss, kas pēc FM rādīt. FMs. Gunārs teiks to pašu droši, pareizi? Jā, FM uztvērējs. PDF 7. nodarbība. Jā, tātad FM uztvērējs. Tieši tā viss arī ir. Ja īsviļņu uztvērēja jutību raksturojošais skaitlis pieaug, tad uztvērēja jutība, ko viņa dara? Kādam ir idejas? Samazinās. Samazinās, jā. Tad Gunār varbūt izstāsti šo, te mēs nebijām stāstījuši, kāpēc tas tā notiek. Tātad jūtību raksturo ar signāla amplitūdu, kas jāpievada uztvērējai, lai būtu normāla dzirdamība. Un jo lielāka amplitūda jāpievada, lai dzirdētu, tad uztvērējs ir tupāks. Ok, skaidrs. Jautājumi kādiem ir? Kā, protams, kāpēc tā notika? Un ok, tad ejam tālāk. Morses koda telegrāfa raidītāja gala pakāpe no līdzsprieguma barošanas avota patērā 200 vatus, bet raidītāja izējas jauda pie nospiestas atslēgas ir tikai 125 vati. Kur ir palikuši 75 vati? Kurš zina? Kurš nozaga 75 vatus? Jau siltumā pārvērās. Siltumā, pilnīgi pareizi. Tad jā, viss tas ir šie te zudumi, parasti visi ir rezultējis siltumā, kas ir blakus parādība, kas mums bieži vien ir slikta un nav vajadzīga, bet tieši tā šī pareizā atbilde ir pārvēršas siltumā. Arvi komentārus uzrakstīja, vai tu vari piezūmēt tuvāk? Derēs? Es domāju, ka būs labi. Jo, ok, ejam tālāk. Cik garš ir elektromagnētiskais vilnis frekvencē 100 MHz? Tev uzreiz atbilde hop, pareizi. Tātad dalām 300 ar 100. Ir 3 metri, pilnīgi pareizi. Kura no tabulām raksturo loģisko funkciju un? Nu, te Juri atkal tavs uznāciens. Nē, es vairāk šo nestāstīšu, jo vienmēr, es katru reizi stāstu un man sanāk, ka tik pats stūs, kā iepriekšējā reizē. Vai kāds cits no auditorijas pasaka, kur ir kāds var izskaidrot pārējiem, jo es pieļauju, ka šis varētu būt vēl projām. Varbūt ir kāds vienkāršs veids, kā izskaidrot. Man nesanāk, es vienmēr stāstu un tad es kaut ko tur. Es saprotu, bet kā izstāstīt citiem, nezinu. Jā, sveiki, Jānis. Es vakardien tieši šim gāju cauri un arī mēģināju tā kā viegli saprast, un tas, ko es tā kā paņēmu, es uzprasīju ChatGPT, aptuveni izskaidro man tā kā, lai es vienkārši saprastu. Un tas, ko man ieteica, tātad... mēs skatāmies tā kā uz tiem vieniniekiem vai nulēm. Tātad, īsumā sakot, ja mums nulle, mums jāskatās principā tikai uz izeju. Tas, ko no mums prasa, skatīties to, kas ir izejā. Ja tā izeja parāda arī, kā strādā funkcija. Un tā tad, ja mums ir prasīts šajā gadījumā funkcijā un
kas ir and, ja? Tātad, ja mums abi ir tātad, tūlīt atradīšu, un, ja? Tātad, ja A un B ir abi vieninieki, tad izejā būs vieninieks, un mēs automātiski meklējam tātad, ja mēs zinām, ka funkcija un, ja abi ir vieninieki un izejā ir vieninieks, tad mēs skatāmies par rindām, tātad 0, 0 nav, 0, 1 nav, 1, 0 nav, 1, 1, izejā ir 1. Nu, tātad teorētiski pirmais varētu būt, ja? Tātad otrais 0, 1 ir 1, nesanāk, ja? Tātad mēs skatāmies tikai tā kā izejas to skaitli. Man liekas, ka es tagad skaidroju tieši tāpat kā vakardien. Es tikko iedomājos, kā var izstāstīt. Man tikko beidzot ienāca prātā, es atceros situāciju no dzīves. Izeja mums ir atbilde. Jā vai nē? Jā, tieši tā. Tātad, jā, mums ir vieninieks, nulīte ir nē. Un tad, piemēram, jāiedomājas situācija. Man mamma, piemēram, saka parasti, tu gribi ābolus un banānus, vai tu gribi ābolus vai banānus. Un pirmā A rindā mums ir āboli, B rindā mums ir banāni. Un ja es atbildēt varu ar abiem diviem, ka atbilde man ir jā, tad tas būs un. Ja man pietiek ar vienu, tas būs vai, un es atbildu jā, ja es vismaz vienu gribu. Ja es gribu abus, tad man abiem ir jābūt, gan āboliem, gan banāniem. Jā, tas ir tā kā apgriezti, jā. Tas, ko es varu ieteikt, jā, varbūt man nesanāk izskaidrot, bet paprasiet šo jautājumu mākslīgajam intelektam tā, lai viņš jums tā kā izskaidro. Ja jūs nesaprotat, viņš prasiet, lai izskaidro savādāk, jo es darīju tā, un tad, ja jūs ieraugat to likumu, tad jūs pēc tā likuma uzreiz arī redzat to sakarību. Jā, šeit pareizā atbildē es laikam neteikšu, bet varbūt vai man pateikt. Droši saka. Jā, pareizā atbildē ir A. Jā, jo rekur apakšējā rindā, jā, mums izpildās tas likums. Tad pareizā atbildē ir A šeit. Te jau komentāros jau Edgars uzrakstīja īso versiju, es arī gribēju teikt, šausmīgi gari un sarežģīti stāstat. Būtībā ļoti vienkārši un strādā uz jebkuru ieeju skaitu. Un visi vai jebkurš šitie divi ir vienkārši tur orki, sori un pārējie tur bišķi sarežģītāk, īstenībā arī vienkārši, bet tā kā, ja vajag un, tad ir visi, jo ir un vienalga, cik viņi ir 1, 2, 3 vai 4 vai 5 ieejas, un ar vai tas pats vai mums der vai. Nejaukt ar vainu vai, kas ir vēl cits, kas ir ksor. Jā, šeit jauc galvu tas, ka ir tā kā vairākas ieejas. Ja būtu viena parādīta, tad uzreiz tā kā būtu, viegli. Ar vienu jau nav ko tur rēķināt. Roļeks pacēlis rokas skatos un Kasītis ir pacēlis roku. Ar vienu ieeju būs tikai ne elementa var attēlot, bet un vai tu neašķīs vai. Jā, es varu piedāvāt savu variantu, kā es to mācījos. Bišķi citādāk. Un es skatos, ka mums vienmēr un vai tā kā and vai or prasa. Tā kā tad šie vienkāršākie, un es viennieku uztveru kā patiesi. Tā kā patiesi apgalvojums, vienalga vienkārši patiesība. Un nulīt ir nepatiesība. Un tad ar runu gadījumā mēs vienmēr meklējam patiesību. Un ar runu patiesība būtu, kā abi apgalvojumi ir patiesi. Vai šis ir patiesi, vai tas ir patiesi. Pa lielam ir tikai viens variants, kad abi ir patiesi, un tie ir tie viennieciņi. Ka mums divas lietas patiesas, tad mums viss pasākums ir patiesi. Bet ja mums viena ir nepatiesība, mums nav viss pasākums patiesi. Un or gadījumā mēs skatāmies vienu patiesību, vismaz meklējam. Tā kā, ja A un B abas ir nulīti, tad divas nepatiesības, nav nekādas patiesības šajā izteiksmē. Bet, ja ir kaut viens viennieciņš, tad mums tas izteikums izpildīsies, jo mums interesē, vai pirmais ir patiesas, vai otrs ir patiesas. Es tā ar patiesībām tā kā iztēlojos šo tabuliņu, ka viennieciņš ir jebkas, kas ir patiesas. Redz, cik daudz variantu mums ir, kā to iemācīties saprast. Vēl ir divas rokas paceltas, jā, droši, kurš tur? Jā, man ir tāds jautājums. Ja vienā tabulā būs gan A, gan B
0, 0 un izēja 1, un arī 1, 1, nu, apakšā, un arī izēja 1, skaitīsies tas par un, tā kā atbildi. Nu, Ja kurš būs var 0, 0 un izēja 1, gan 1, 1, izēja 1. Tas ir XORs tad. Jā, jo 2 nulles ir nepatiesas, viņš nevar būt patiesas nekādā veidā. Labi, es sapratu, paldies. Nu, ok, tad šis apmēram ir kā skaidrs, jā? Tad dodamies tālāk. Kā tad elektriskā jauda tiks izkliedēta uz rezistoriem? Nu, kurš var sareikināt? Es čatu joprojām neredzu, tāpēc nezinu, ja jūs tur arī kaut ko rakstat, kā tur ir, var tur nokomentēt. Ir pareizās atbildes, Juri, tur? Mani kāds vispār dzird? Nē, nedzird. Nē. Tā, nu, droši vien, ka jāskatās, kāds ir risinājuma ceļš vislabāk šajā gadījumā, lai varētu tā kā saprast. Kaut kā 0,5 vatu varētu būt. Būtu labi, ja mēs izietu pa soļiem cauri šim risinājumam, tas būtu droši vien vērtīgāk, ne tikai tā plīka atbildi. Jo tiem, kas varbūt to nav rēķinājuši, vai tā, kas mums šeit atkal ir? Mums šeit atkal ir tas pats mīļais Ohma likums. Pareizi? Un kas mums būtu jāprēķina vispirms? Pirmais visu pretestību kopējā summu, lai tikties stāvus. Jāsaskaita visu pretestību vērtību, un tad ar stāvu stipumu aprēķināt. Nu tā, un tad kā mēs aprēķinām stāvu stipumu pēc Ohma likuma? Tātad kopējā pretestību vērtība, cik mums tur ir? 100, jā? Laikam 100, jā. 100. Nu, tad strāva. Tad cik mums ir? $0,1 ampērs. 0,1 ampērs. Un tad no tā mēs varam aprēķināt jaudu. Un kāda būs formula? Varētu paņemt I kvadrātā reiz R. Nu jā, I kvadrātā reiz R. Nu tā tad mums bija 0,1 kvadrātā reiz kopējā pretestība. Nē, par vienu rezistoru mums tikai runa, jā. Tad tas tā rezistora pretestība un mums vajadzētu iegūt. Tad sanāca 0,5, jā? Vai apmēram skaidrs? Ja nē, tad noteikti vajag paņemt vienkārši formulu lapu. Tur, principā, tas aplis, visas tās formulas arī atklāja un pareiķināt. Šis ir tāds arī uzdevums, kas nevajadzētu uz ko aizķerties. Diezgan tāds vienkārši. Nu, tas ir kaut kas jauns, nebijis. Tur formula bija, man liekas, formula lapā rezonanci. Bija gan, jā. Nu, tad kāda formula, ko mēs izmantosim? Nu, šeit atkal ir lielākā iegāšanās tieši uz mērvienību. Cik tad liels? Thomsona formula. Thomsona formula bija 1 dalīts ar 2pi un apakšā kvadrāts saku ar LC iekšā. Nu, kas saliekam iekšā, izreikinām, kas mums sanāk?
Juris čatu neredzi, tur kaut kas notiekās. Čatā te ir 15,9 kHz rakstīts, bet, ja godīgi, nu pašam jāprēķina. Bet es redzēju Ham Radio LV formulu lapā. Tur bija vienkāršots variants formulai, kur bija tieši ņemts vērā tas, ka visbiežāk mums ir mikrohenriji un pikofarādi, līdz ar to formula sanāca bišķi vienkāršāk. Es domāju, ka to vērts arī ir padalīties, ka es tagad ātrumā viņu... Man liekas, atceries, ka šo mēs pagājušā gada rēķinājām, un te bija 0,759 MHz un 5,9 kHz. Mēs tad mēģinām saprast, kurš bija kurš, bet, nu, viņi ap divi der. Jā, te ir vienkāršākais. Tas ir citāts no Ham Radio LV, es iekapēšu čatā, kā mazliet vienkāršāk var rēķināt, ja ir tur ir mikrofarādi. Nu, labi, līdz ar to tur sanāks bišķi ar nulītēm. Šis ir citāts no Ham Radio LV formulas, ka izmanto uzreiz to 159, tāpēc, ka tur ir pi jau sarēķināts. Līdz ar to tā formula ir mazliet vienkāršāk, varbūt šo ir vieglāk atcerēties, un tur ir apakšā piemērs. Bet nu šī nav klasiskā. Tā klasiskā ir formula lapā, kas ir nopublicēta. Šis ir tāds vienkāršotais variants. Varbūt ar šo ir vieglāk. Vajag vienkārši pareiķināt, pasēdēt mazliet ar tām vērtībām. Nu, tad gala rezultāts pareizais mums būs kāds, kurš ir izrēķinājis? C. Man arī pēc manas rīcībā esošās informācijas pareizā atbilde ir C. 0,159 MHz. Ok. Nu, šis jau ir izdrillēts vairākas reizes, un pareizā atbilde būs. Simts pikofarāti. Laikam, nu, te jau Juris bija izskaidrojis un jau bija diskusija, tur baigi iespringt laikam vairs nevajag. Tad, kad mēs ko te darām, tad tas ir pilnīgi tas pats, kas bija mums jau iepriekšējās reizes. Frekvenci jānosaka signāla. Šis tāds varētu būt interesants, nezinu, Juris vai Gunārs spēs paskaidrot šo? Es nespēju paskaidrot šo, tā Matīs ļoti labi paskaidroja. Es paskaidrot šo neprotu, bet es varu pateikt, kā to var. Tā mums standarta formula ir frekvence 2pi reiz t. Tā jābūt formula lapā. Un šajā gadījumā mēs redzam, ka ir nevis 2pi, bet ir 100pi. Nu tā tad šajā vietā, kur ir jābūt frekvencei, mums simtnieks jau ir sareizināts ar to divnieku. Un šajā gadījumā, ja mēs gribam dabūt atpakaļ, tad mums ir simtnieks jāsadala ar divnieku. Un tas, ko mēs iegūstam, ir frekvence. Nu, tā pamat formula, man liekas, formula lapā bija, bet varbūt arī nebija. Es neesmu pārliecināts 100%. Nē, laikam viņas nav. Ja bija... laikam. Nē. Jā, ir. Nē, nav. Te kaut kas cits ir bišķiņ. Mainspriegums, aprēķinums. Tā kā ir un tā kā nav. Es visus tos apzīmējumus baigi labi nezinu, bet nu tad... Nu jā, te ir sadalīts formula lapā. Tas ir 7. punkts formula lapā. Un tur vienkārši ir jāizveido tā kopējā formula. Tad tas ir sinus reiz frekvence reiz periods reiz t. Nē, tas ir, nu jā, tā.
Un šajā gadījumā vienīgais, uz ko ir jāskatās, ka te ir tās formulas vietā nevis 2pi, bet 100pi. Un, ja mēs gribam dabūt atpakaļ, tad mums vienkārši 100 ar 50 jāstāv. Bet Matīs, protams, izskaidrot elegantāk. Žēl, ka viņš, diemžēl, nav šobrīd aizņemts. Nu, tad pareizi atbilde mums sanāk ir 50 Hz. Pareizi atbilde 50, jā. Tātad dodamies tālāk. Kādā frekvencē labāk strādās vienkāršota vertikāla antēna, tās garums ir 2,46 metri un antēnas uzstādītā uz automobīļa jumta. Ko mēs te vienmēr atceramies, ar ko mums operēsim, ar viļņa garumu. Kāds ir viļņa garums 2,46 metriem? Kāda ir frekvence 2,6? Pagaid, savādāk. Brek. Jā, Gunārs. Vertikālā antena, tad ceturtdaļa viņa izstarotais. Tieši tā. Tad ir ceturtdaļa vilnis, un tātad rupi reikinot 2,46 ir ceturtdaļa vilnis, tad sareikinam 2,46 reiz 4, iegūstam viļņa garumu, un no tā mēs dabūjam frekvenci megahertzos, kāda ir 29, pilnīgi pareizi. Jā, tā ir pareiza atbilde. Visiem skaidrs, kāpēc tas tā bija? Vai kādam nav? Nu, ja nedzīstas, tad viss ir laikam kārtībā. Kāda ir pieļaujamā minimālā varas šķērsgriezums tīkla auklām aparatūrās? To mēs jau bijām runājuši. Tā ir. Ir skaidrs, ok. Tad pareizi atbilde ir čatā 0,75 mm kvadrātmilimetri. Pilnīgi pareizi. Kādi dabīgie zemējuma veidi ir atļauti? Vislabākais ir variants numur 2. Artēzisko aku ārējās caurules. Pareizi. Tātad artēzisko aku ārējās caurules. Kura no telpām ir telpa ar paaugstinātu elektrobīstamību? Te mēs varam iet cauri, tā ir telpa ar strauju vadošu grīdu, metālu, klons un dzelzbetons. Kura telpa ir sevišķi elektrobīstama telpa? Trešais variants ir tieši tā telpa, sevišķi mitra telpa, relatīvs mitrums tuvu 100%. Kāda ir lielākā pieļaujamā iekārtu dabiskā sazemējuma pretestība? Kurš zina? Četri omi domāt. Jā, bet kur tad nav 4 omi? Nu, tur kaut kas aizgājis šķērstam, tie atbilžu variantā. Jā, es skatos, ka man te nav 4 omu, kāpēc? Te vajadzēja būt 4, nevis 40 omiem, ja es pareizi saprotu. Dīvaini, bet nu labi, pareizi atbilde 4 omi, pareizi, tas tā ir. Tātad stiprinām visas mastus atsaites tikai pie nesošajām konstrukcijām. Ja ir garākā masts, garāks par 8 metriem, tad cik cilvēks sastāvā ceļam? Ne mazāk kā 6, pilnīgi pareizi. Kā mēs atbrīvojam cilvēku, kurš pieķeries strauju nesošām daļām ar spriegumu līdz 1000 voltiem? Visas iepriekš minētās atbildes ir pareizas. Tātad gan atslēdzam spriegumu, izolējušo materiālu varam atraut viņu no vada, vai ar cirvi ar sausu koka kātu pārcertam strauju nesošo vadu. Cirvis vienmēr ir gatavs un vienmēr ir līdzi, pilnīgi pareizi, tieši tā. Kā jārīkojas ar elektrotraumu cietušiem līdz ātrās palīdzības atbraukšanai? Tātad B variants, tieši tā. Ja viņš ir bezsamaņā, novērtējam elpināšanu un asinsritī, un tad uzsākam mākslīgu elpināšanu sirds netiešo masāžu. Atkal individuāli pamataizsardzības līdzekļi. To mēs jau arī iepriekš runājam, ka šie te ir visi augstāk minētie. Tur, man liekas, visiem viss ir skaidrs. Nu, arī piekrītu, ka varbūt jā, ka ir blakus ugunsdzēšamiem aparātiem citās iestādēs. Tā viņš arī ir tas cirvis.
Kā raidījumā Morzas var saīsināt, es atrodos Rīgā. QTH. Tieši tā, QTH atrašanās vieta Rīga. Ja amatieru stacijas izsaukuma signālam seko daļu svītras un burti Papa Romeo. Ko tas nozīmē? Nu, dalās. Ja mēs atvērsim likumu, vai tur būs Papa Romeo tāds? Tieši tā. Tātad tā pareiza atbilde darbojas nelegāli, jo tāda izsaukuma signāls nevar būt. Ir ir tāda nav. Tālāk izsaukuma signāls Romeo Sierra 5 Tango Whisky Victor. Pareizais atbilžu variants ir atbilde A, B, C, D. Tas ir pārāk elementārs jautājums latviešiem. Izsaukuma signāls sākas ar A. Tieši tā, kurš no minētiem izsaukuma signāliem nepieder radioamatierim? C, pareizi. Jūs lāgā nesadzirdējat, kas jūs izsauca, kādu Q kodu lietosiet. QRZ, kurš man izsauca? SKED, tas jau mums tikko bija. Tātad tie ir pēc iepriekšējās vienošanās. Tātad pēdējā atbilžu variants. QTH lokators. Nav trešais. Te atceraties, mēs kādreiz runājām, ar ko atšķirās vienkārši QTH un ar ko atšķirās QTH lokators. Šeit ir tieši tas pēdējais, ko es jums iepriekšējais, ko jūs teicāt nepareizi. Tad šitas kāreiz ir tas QTH lokators, kad mēs sadalām zemi nosacītos kvadrātos un tad lietojam šos te lokatorus ar šo kvadrantu apzīmēm. Tad QTH lokator, tātad tas ir tad, kad mēs sadalām karti kvadrātos. Ko saīsinājumā nozīmē Romeo Sierra Tango burts Sierra. Signālā stiprums. Pareizi? Pareizi. Tātad ar kādu izstarojuma klasi B kategorijas amatieris stacija drīkst raidīt frekvencē 7045 kHz. Nav pareizi otrais variants. Un kurš zina ar kādu? Neviena no atbildēm nav pareiza. Jā, jo mēs drīkstam raidīt. Nē, pagaidiet, ir pareiza atbilde, jūs man galvu sajaucāt. Tur A1A ir pareiza atbilde. Tieši tā, A1A ir pareiza atbilde, jo Morzas kodā mēs drīkstam raidīt. Tātad, vai var saņemt sodu par radio būvēšanas ierīkošanas lietošanas un arī radioamatieru apliecības saņemšanas noteikumu neievērošanu? Protams, ka drīkst, nedrīkst, bet var saņemt administratīvo sodu, pilnīgi pareizi. Nu, tas vēl pēc vecā, bet, principā, jā. Kur jāatrodas raidstacijas ierīkošanas atļaujai? Tad viņi ir jāatrodas radiostacijas ierīkošanas vietā. Arvi, jautājumu. Mēs varam atgriezties metriem, kur bija. Kur tur ir frekvence 745, bet tā ir zona, kur ir digitāli strādā, nevis telegrafā. Vēlreiz? Tā frekvence, kas tur ir pieminēta 7045 kHz, tas jau sanāk, kad ir tieši, kur digitāli MGM strādā. Un līdz 70-40 tikai telegrāfā strādā. Ļoti labi piefiksē, malacis, pareizi. Tādā gadījumā atbilde nebūs nevienā no iepriekšējām atbildēm nav pareizi.
Ja mēs vadāmies pēc ieru diapazona sadalījuma, tad telegrāfs ir atļauts visā 40 metru diapazonā. Pat tā. Nu, redziet, tad arī es kaut ko jaunu uzzinu. Es vienkārši pēc tās informācijas, kas ir YL bandplāna vados, tur ir ierakstīts līdz 40 kHz, kā ir telegrafā. Tātad šito vajag paskatīties. Līdz 40 ir ieteicamais, bet strādās var visā līdz 700. Nu, 799 precīzāk. Es domāju, ka kaut ko jūtas. Man liekas, ka šeit viņi kā reiz tiek uzsvars likts uz telegrāfu, tā ka šeit vajadzētu būt kā tomēr pirmai variantam vajadzētu būt pareizajām. Paliekam pie tā, ka pareizais ir pirmais variants. Pat 40 metriem vienkārši tur tas 7.040 līdz, no 7.00 līdz 7.040 ir tikai telegrāfs. Tas vārdiņš tikai drusku putro. Bet telegrāfs var būt arī pārējā diapazonā. Tātad radioamatīru antēnas mēs ierīkojam saskaņā ar kādiem normatīviem aktiem? Ar visiem augstāk minētajiem. Kā es parasti piemēru saku, ja jūs gribat uzbūvēt kādu beverīšu garu antēnu, kādā dabas aizsargājumā teritorijā, tas jums nedod tiesības izcirst tur kokus, lai jūs to antēnu varētu izvilkt. Līdz ar to jums arī jāvadās pēc arī tiem pašiem vides aizsardzības un visiem pārējiem. Līdz ar to pareizā atbilde ir jā, visiem augstāk minētajiem. Nedrīkstam lietot par cik metriem tuvāk lidostai raidstacijas? 100 metriem. Pilnīgi pareizi. Tātad, ja konstatēti kaitīgie radiotraucējumi, kurš novērš trūkumus? Īpašnieks. Pilnīgi pareizi. Elektronisko sakaru direkcija var atteikt izsniegt radioamatīriem ierīkošanas un lietošanas atļauju, jā. Būtu labs otrais variants, bet diemžēl nē. Un arī pirmais, diemžēl nē. Tad paliek C pareizi. Tad, ja radioamatīrs nav samaksājis. Kādu kodu var šifrus drīkstam izmantot Q kodus, tas ir skaidrs, to vairs neatkārtot. Kas ir radioamatīris? Tā ir fiziska persona, kas ir nokārtojusi radioamatīra eksāmenu, saņēmusi radioamatīra apliecību. Pagaidu izlaid jautājumu. Kādas ir jānodrošina? Jā, tātad ir jānodrošina, lai uz antenas feederiem nebūtu barošanas spriegums, kurš ir lielāks pār cik? 42, bet man ir jautājums, kā es varu zināt, cik man ir tā volti uz feederu? Droši, ka nomērot. Kā? Gunārs ir kādreiz mērījis, cik viņam voltu feederu? Paņem lampu voltmetru nomēru. Tas jau iztaisnos visu tos voltus lielos un neizbliezīs. Vispār jānodrošina, lai pie feedera izstarošiem galiem nevar pieķelties normāls cilvēks. Bet uz antenas feedera es tiešām tā, jā, uz feedera, kā uz feedera nevajadzētu vispār parādīties nekam, jo mēs lietojam koaksiālos feederus. Ja tur lieto simetrisko divodu līniju. Kaut kur bija tas 42 volti sakarā ar to elektrodrošību. Atbilde ir 42 volti, bet jautājums par to, kā var zināt, cik tad ir vispār volti feederi. Kā var nomērīt? Kā teicu, šeit lampu voltmetram vienu vadu pie zemes vai pie korpusa un attaustulies pie feedera mēri. Labi. Tātad, ja radioamatīra uztverts ziņojums, kurš nav pārraidis radioamatīris, un tas nav apraidē, to
C. Nedrīkst reģistrēt vai publicēt. Pilnīgi pareizi. Un tas arī ir viss. Jautājumi? Man ir jautājums, kā tu Jā. varēji iziet pa 15 minūtēm ātrāk kā es? Patiesībā vēl vairāk. Es nezinu, varbūt cilvēkiem nekas netiek paskaidrāks. Es Tev varbūt labāk sanāca. Muldu vienkārši lieku. Labi. Te jau Viņš nelasa atbildes visas. Tāpēc, Es balsoju par mazāk muldēšanas variantu. Es jau teicu, es jau sāku, man mazliet skauž, Arvid, tu viņiem patīc vairāk, stipri vairāk. Jā, tie tā arī ir. Ok, tad kopumā kādi jautājumi ir? Man ir tāds interesants jautājums. Piemēram, kāpēc P kategorijā nevar piešķirt tos pārējos diapazonus, piemēram, tur kaut vai tajā QRP līmenī, piemēram, līdz 1 vatam vai līdz 5 vatiem. Ļoti interesants jautājums, kurus kā reiz šodien... iestāstēji eksperimentēji, kas... Jā, šo jautājumu es kā reiz šodien apspriedām ar Rusija elektroniskie sakari un nonācām pie slēdziena, ka mēs kaut ko mēģināsim darīt šīs lietas labā, jo, ja mēs pieņemsim kaimiņus, tad Igauniem un Lietuviešiem ar B kategoriju ir atļauts lietot visus diapazonus tikai ar ierobežojums līdz 100 vatiem. Tas ierobežojums pa diapazoniem pa lielam ir tikai Latvijā, un tāpēc, mēs viens no mūsu tikšanās iemesliem šodien bija arī tieši šo te pasākumu izrunāt, skatīsimies, te veiksim pētījumu, skatīsimies, ko mēs varam darīt un cik tas sarežģīti būs mainīt, bet, kopumā mēs vienojāmies, ka jā, tā problēma ir un skatīsimies, kā mēs viņu varam, uzlabot. Bet ir tāda lietiņa ir, jā. Vēl kādi jautājumi? Paldies. Varbūt izmantojam iespēju pa tehnisko pusi pavaicāt, ka mums ir šodien Gunārs, tomēr viņš mums ir eksperts šajos jautājumos. Nelaižiet garām iespēju. Visiem viss ir skaidrs. Vēl viens jautājums, piemēram, ja aiziet savu to radiostaciju kaut kur mežā, raidīt, tā kā, vai tur izsaukums signālam beigās jāliek P-būrs, tā kā pozitīvais, un skaitās, tad tur nevajag. Var arī nelikt. Var arī nelikt. Jā. Ir valstis, kur tas ir obligāti, bet mums tas ir tāds var likt, var nelikt, jā. Es parasti no meža raidot neliku. Es arī. Kur Jānim laikam arī tas pats jautājums ir. Mobilās pārvietošana vajag transportu. Pa lielam tas tā sanāk, jā, ir portable un mobile. Vēl kādi jautājumi? Ok, ja jautājumu nav, tad pa lielam šī bija priekšpēdējā tāda nodarbība pirms jūsu eksāmena, tad līdz ar to pēdējā noslēdzošā pirms eksāmena mums plānota ir piekdien. Teorētiski mums ir palikušas 3 biļetes, bet es tā domāju, ka mēs piekdien iziesim cauri, jo jūs paši redzat, ka visas lielākoties atbilžu variantus jūs jau zinat, un viss ir, kā saka, tikai atkārtošanas vērts. Vienīgi tās pirmās biļetes ir vecākas, tur noteikti būs kaut kādi dīvaināki jautājumi ar vien vairāk un grūtāki, neierastāki. Mēs gājām tādā secībā, ka pirmās tās jaunākās un tad tās ir senākas, vēsturiskais arhīvs. Uldis prasa pēdējā nodarbība. Ko tu domā ar vārdu pēdējā nodarbība? Šī nodarbība? Piekdienas, jā, vai viņa jau bija, vai būs visas nodarbības ierakstītas un publicētas. Arī šodienas un piekdienas šīs un arī iepriekšējās jau ir publicēta. Jā, tas tā ir. Tad, ok, tad piekdien 19:00. Tad liels paldies, ka bijāt šodien. Un ceru, ka mēs varējām jums kaut ko palīdzēt. Ja
kādam vajadzīga palīdzība vēl pa fiksu aizpildīt to pieteikumu, nezinu, Pauli, ja tev vēl vajag manu palīdzību, dod droši ziņu, bet, tad jā, paldies, un tad tiekamies piekdien 19.00. 7-3. 7-3 visiem.